Sveiciens uzturu pasaulē! Šajā prezentācijā es pastāstīšu tev par mūsu uzturu metodoloģiju un kā vislabāk sadarboties ar klientiem, lai nodrošinātu viņiem atbalstu sabalansētu un veselīgu uzturu iepazīšanas ceļā. Šo metodoloģiju mēs radījām ar mērķi palīdzēt sociālajiem darbiniekiem, rehabilitētājiem, aprūpes personālam, kā arī ģimenes locekļiem atbalstīt mūsu klientus ceļā uz izpratni par to, kāds uzturs viņiem ir nepieciešams un kā pašiem to sabalansēt, lai būtu veselīgas un pilnvērtīgas maltītes. Esam ņēmuši vērā arī nepieciešamās budžeta nianses, tāpēc sākam lēnām iepazīt šo metodoloģiju. Visas izmantotās metodas ir ļoti pārbaudītas, kā arī tās ir ļoti vienkāršas. Mēs esam aprobējuši šīs metodas mūsu pakalpojumā, lai atrastu vislabāko veidu un vislabāko pieeju. Diemžēl sabalansēts uzturs nav ikdiena pilnīgi visiem mūsu klientiem, un tā ir vesela māksla iemācīt saprast, ko tad labāk izvēlēties. Vai ejot veikalā, vai tie būs čipši, vai tomēr kāds auglis, kādu sieru labāk ņemt un cik bieži uzturā lietot gaļu. Visas šīs nianses mēs esam apskatījušas un ņēmušas vērā, lai palīdzētu tev nodrošināt klientam vislabāko un vispilnvērtīgāko uzturu, ko mēs varam palīdzēt. Šī metodoloģija ir piemērota ģimenēm, kur dzīvo cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī dažāda veida sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, īpaši grupu dzīvokļiem, kā arī dienas aprūpes centriem un specializētām darbnīcām. Šī metodoloģija ir paredzēta visiem darbiniekiem, kas strādā ar klientiem ikdienā un kas spēj atbalstīt un motivēt. Papildus šai rokas grāmatai mēs arī iesakam veikt regulāras kustības un motivēt klientus sportot, aktīvi dzīvot, iet pastaigās, iet pārgājienos un pašiem izprast, kas tad īsti ir veselīgs un ilgstošs dzīvesveids. Jo tikai šādā veidā mēs panākam viņu dzīves kvalitātes labumu ne tikai šodien, bet arī pēc 10 un pēc 20 gadiem. Kā arī panākam to, ka sabalansējot uzturu varbūt nebūs tik ļoti nepieciešams lietot papildus vitamīnus un uzturvielas, jo viņi to saņems no ikdienas pārtikas produktiem. Sadarbības metodoloģija ir veidota no 3 daļām. Pirmā ir vēro, tas ir esošo ieradumu vērošana. Šajā daļā ļoti svarīgi ir neiejaukties klienta ikdienā, bet gan novērot. Mēs esam izveidojuši vairākas metodoloģijas, kā īsti var novērot. Par to es nedaudz vēlāk pastāstīšu. Otrā daļa ir plānojums. Šis ir tā modeļa daļa, kad mēs plānojam kādas maltītes, cik bieži, ko mēs liekam uz šķīvi. Mēs runājam par sezonalitāti. Šeit ir metodoloģijas gan individuālam darbam, gan arī darbam nelielās grupās vai pat lielākās grupās. Īsteno jau ir šī modeļa noslēgums. Īsteno daļā mēs esam apskatījuši budžeta jautājumus, kā arī jautājums par svētkiem, par ikdienu, par jau tāds komplicētāks jautājums par to, kā tad īsti uzturvielas mūs ietekmē, par vitamīniem un pārējo. Izejot visai šai metodoloģijai cauri, mēs būsim palīdzējuši klientam izprast bāzes ēdienkarti. Vēl kas ir jāņem vērā. Mēs strādājam ar ļoti dažādiem cilvēkiem un ar ļoti dažādām vajadzībām. Līdz ar to iespējams kāds atkārto šo metodoloģiju vairākas reizes tikai ar dažādiem mērķiem, vai arī kāds dzīvos visu laiku ar lielāku mūsu atbalstu kā darbinieku. Tāpēc šī metodoloģija ir kā ieteikums, kā vadlīnijas, kā tāds plāns, ko tu vari ievērot savā sadarbībā, bet tu vari ņemt to, kas ir visvērtākais un visizdevīgākais tev, lai strādātu kopā ar klientu. Kā tad ar šo metodoloģiju strādāt? Metodoloģija ir izveidota tā, ka tu saņem jau gatavu sadarbības plānu, respektīvi tu redzi, kā tu vari sadarboties. Protams, ir iespēja modificēt un mainīt sadarbības metodas vietām, kā arī izvēlēties savam klientam vispiemērotāko. Ir nepieciešamās anketas, kā arī rīki to analīzē, lai novērotu un lai piefiksētu savus novērojumus, kā arī lai veidotu tādu kā klienta mapi, klienta lietai, ko tu vari izveidot papildus.
Un tad, sadarbojoties ar viņu, fiksēt visus rezultātus, novērojumus, komentārus un kādas būtu nepieciešamās darbības arī nākotnē pabeidzot šos metodoloģiju. Visi sarunu plāni un jautājumi, kurus var uzdot klientam, kurus var pārunāt, protams, ir iespēja modificēt, likt klāt kaut ko, pievienot no sevis un veidot, varbūt kaut ko izņemt ārā un piemeklēt vispiemērotāko metodoloģiju vai metodi katram klientam individuāli. Papildus esam iekļāvuši arī izglītojušu materiālu, teorētiskās norādes par to, kas tad īsti ir sabalansēts uzturs, kā ar viņu strādāt, un visas šīs lietas ir pieejamas jau pašā metodoloģijā iekšā, kā arī būs vēl viens skaidrojuma video par uzturu un par vispār tā nozīmi mūsu organismā kopumā, ko varēs apgūt pirms strādāt ar klientu. Kā es minēju, metodoloģija sastāv no tādiem 3 lieliem blokiem, jeb sadarbības plāna daļām. Pirmais ir vēro, kas ir esošo ieradumu, spēju un prasmju izpēte un analīze. Pirmajā sadarbības posmā tiek apzināti esošie ar uzturu saistītie ikdienas ieradumi, arī piefiksējam klientu kustību, vai teiksim, viņš vispār iet ārā vai neiet ārā, vai pavada mājās vairāk sēdas pozīcijā laiku. Mēs saprotam, kas ir tas apzinātais izpratnes līmenis, ko viņš tā kā apzinās, kādi ir iepirkšanās ieradumi, vai, teiksim, krāj naudu un iet iepirkties vienreiz nedēļā vai katru dienu. Mēs iepazīstam, kā viņš māk gatavot, kādas ir prasmes un kādas ir spējas gatavošanā, un vai vispār ir kaut kāda izpratne par ēdienkartes plānošanu, gatavošanu, teiksim, uzturu plānošanu, arī kaut kādi svētki, ikdienu un tā. Ir vairāki rīki, ko mēs esam norādījuši, kā sadarboties. Mūsu aprobācijas laikā visefektīvākais bija komunikācija pa telefonu, respektīvi izmantojot WhatsApp vai citas līdzīgas programmas, kur klients var nosūtīt aprūpas personālam bildes ar to, ko tad viņš īsti ēd, ko viņš iepirkās, arī čeku kontroli. Šis ir ļoti labs laiks, kad sākt arī kontrolēt izmaksas, ja tas nenotiek jau līdz šim. Otrā daļa ir ieradumu korekcija un jaunu ieradumu ieviešana. Otrajā sadarbības posmā tas mērķis ir ieviest jaunas ēdienu pagatavošanas metodas, iepirkšanās metodas. Otrajā posmā tiek arī diezgan daudz skaidrots par to, kas tad īsti ir uzturvielas un ko mums tas dod. Piemēram, mēs runājam ar klientu, ko mums dod maizīti, kāpēc mēs ēdam maizīti, ko mums dod tur vistiņa, ko mums dod dārzenīši. Un mēs to visu izrunājam un mācam. Ir vairākas metodas, ko var strādāt gan individuāli, gan grupās un piemeklēt katram klientam visīstāko pieeju. Piemēram, mums ļoti labi strādā darbs grupās un ļoti labi strādā pakalpojumā tas, ka mēs sagatavojam žurnālus no Lidliem, no visādiem Rimī, Maksimām un tā tālāk, un tad klients sev veido ideālo brokastu šķīvi, ideālo pusdienu šķīvi un ideālo vakariņu šķīvi, un pēc tam no tā atsperoties veidojam iepirkuma sarakstus. Šeit ir arī metodas, kā veidot iepirkuma sarakstus klientiem, kas lasa vai klientiem, kas nelasa. Tad mēs esam izveidojuši varbūt iepirkuma plānus, kā arī tādas interaktīvas rotaļas, spēles, kā mēs varam apmācīt pareizi un pilnvērtīgi gatavot, kā arī šis ir laiks, kad var piedalīties dažādās ēšanas meistarklasēs vai individuāli skatīties arī klientiem, kam ir uz to spēju un vēlēšanās, var meklēt, piemēram, YouTube vai Pinterestā vai kādos citos avotos recepts, arī grāmatas, recepšu grāmatas vēl joprojām ir aktuālas, un tad meklēt, kā viņi paši var pagatavot ēdienu un apgūt varbūt jaunas kaut kādas prasmes un bāzes lietas, un šis ir tas laiks, kad var arī aizvietot, piemēram, ja klients daudz lieto makaronus ikdienā, tad varbūt mēs varam skatīties, lai tas būtu pilnvērtīgi makaroni, lai būtu labāks un sabalansētāks tas uzturs. Īstenot daļa ir izveidoto ieradumu uzturēšana un pilnveidošana. Šajā brīdī klientam jau ir izveidota tāda ikdienas ēdienkarte, viņam piemērots sezonāls recepts atrast, klients māk pagatavot maltītes, viņš zina, kādas viņš maltītes var pagatavot, viņš pats iepērkas, vai no ar atbalstu, vai patstāvīgi. Un šis ir tas laiks, kad mēs runājam par
par budžeta plānošanu, par arī maltīšu plānošanu, varbūt kaut kādas svētku receptes. Mēs sākam veidot recepšu krātus un tā. Ir pilnīgi normāli, un mums bija vairākiem klientiem, kas izējot cauri programmai, mēs sapratām, ka tomēr ir nepieciešams lielāks atbalsts un lielāks uzturs. Līdz ar to mēs izlēmām turpināt strādāt pēc it kā vēro posma, jo mēs tās WhatsApp ziņas vai bildes vai kaut ko saņēmām, turpinājām saņemt, bet vienkārši varbūt šajā brīdī mēs vairāk iesaistījāmies, jo tas iesaistes posms parādās tā plāno posma daļā, kad mēs jau turpinām it kā iesākt to metodoloģiju, bet mēs viņam tā kā palīdzam, viņu atbalstam. Un tad mēs sapratām, ka ir klienti, kas šādā formātā vienmēr ar mums sadarbosies un ka šis vislabāk strādā. Un tad ir tādi klienti, kas ir iemācījušies pastāvīgi plānot un viņi aiziet dzīvē, un tad mēs ik pa laikam pie viņiem atgriežamies, izrunājam, varbūt atkal pavērojam kaut kādas receptes, ja mēs jūtam tādu nepieciešamību vai ja viņi izrāda iniciatīvu, jo ir ļoti svarīgi nezaudēt to saikni, jo šis ir viens no tādiem labākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā uzturēt to saikni ar klientiem, tādu ļoti tuvu un ļoti arī palīdzošu citu ieradumu veidošanā, ne tikai tajos ieradumos, kas saistīti ar uzturu. Gribēju padalīties arī nedaudz ar rezultātiem. Šos novērojumus ir veikuši mani kolēģi, kas ir strādājuši ar šo metodoloģiju gan aprobācijas laikā, gan arī pēc tam. Un, kā var redzēt, ir ļoti uzlabojušās ne tikai klienta spējas un prasmes un izpratne, kad mēs runājam par ēdienu, bet arī vispār sadarbība kā tāda ir izveidojusies daudz tuvāk un daudz interesantāk, un klienti varbūt daudz labāk atverās, jo ēst gatavošana tā ir tomēr tāda lieta, ko mēs bieži darām visi kopā, un attiecīgi tā ir tēma, par ko var runāt jebkurā sabiedrībā, un klientiem arī paverās tas redzes loks. Un arī viņi aicina ciemos draugus un paši gatavo, kas arī ir ļoti, ļoti tā kā liela uzvara, kad runa ir par komunikāciju. Tāpēc šis projekts ir tiešām vērtīgs, un šī metodoloģija ir vērtīga ne tikai individuālam darbam, bet arī tādas grupas darbā, bet arī individuāli. Tas ir tas, kas sagatavotāji neatkarīgai dzīvē un parāda, kāda īsti tad var būt tā mūsu neatkarīgā dzīve, ja, kad mūsu ikdiena ir ļoti, ļoti liela daļa ir ēst gatavošana un ēšana. Mēs ēdam 3 reizes dienā un mēs gatavojam, un visos svētkos mums ir ēdiens. Tāpēc šī ir tiešām ļoti liela daļa, un kad mēs runājam par šo uzturu metodoloģiju, tad tas nav tikai rīks par to, kā ir jāēd, bet tas ir rīks par to, kā palīdzēt klientam sasniegt to neatkarīgo dzīvi un kā atbalstīt viņu ceļā uz to, jo ēšana, kā jau es teicu, ir ļoti liela daļa no mūsu dzīves. Un ko es vēl gribēju izcelt, ir tas, ka ēšana ir tāda plānota ēšana, ir ļoti, ļoti uzlabos arī finansiālo situāciju. Nav nevienam noslēpums, ka mūsu klientiem ienākumu līmenis ir daudz zemāks nekā varbūt citiem. Un šādā veidā plānojot, viņiem izdodas ietaupīt naudu. Un mums praksē aprobācijas laikā bija vairāk gadījumu, kad cilvēki pēc tam varēja nopirkt pat planšetu vai kaut ko vairāk, jo viņi vienkārši neiztērē to naudu ēdienā neplānoti. Izejot caur šai metodoloģijai, iemācoties plānot ēdienu reizes, plānot ēdienus vairākam laikam, arī izmantojot pārtikas pakas, ko valsts sniedz, ko viņi pirms tam varbūt nezināja, kā izmantot. Šobrīd mēs esam ieviesuši to, ka viņi izmanto viņas. Un viņiem ir ļoti, ļoti nācis par labu tas arī tādā budžeta plānošanas veidā, jo vairs netiek tērēta tik daudz nauda. Un, protams, arī ilgtermiņa veselībā skatoties, tā nauda, kas varbūt iepriekš tika tērēta saldumos, tagad tiek tērēta tādā sabalansētākā, pilnvērtīgākā uzturā, kas dod ilgāku sācsajūtu. Kaut vai tie paši baltie un brūnie makaroni. Ja baltie makaroni no viņiem ātrāk gribās ēst, no brūniem makaroniem pilngraudu vēlāk gribās ēst. Un tādas nianses un tāda sīkuma, kas izejot cauri šai metodoloģijai, ir ļoti, ļoti palīdzējuši sakārtot mūsu klientiem ne tikai, ieradumu jautājumus, ne tikai ēšanas vai sporta jautājumus, ne tikai arī svara jautājumus. Arī šis mums ir bijis svarīgs faktors, kad mēs skatījāmies par svaru, bet arī finansiālos aspektus. Un arī tādas mazas lietas, kas ir bijušas, ja cilvēki, kas nav ēduši siltas vakariņas, jo viņi vienkārši nav mācījuši viņas pagatavot, tagad viņas māca pagatavot, un viņi ir iegājuši azartā. Tiem, kam nepatīk gatavot, mēs esam iemācījuši uztaisīt zupu uz 3 dienām, un viņi ir pāēduši. Respektīvi,
Katram mēs izvirzam savu mērķi, un katrs to mērķi sasniedz. Tāpēc šī ir metodoloģija, kas tiešām strādā, un viņi ir pārbaudīti un ir izgājuši cauri kādi 20 no mūsu klientiem, un viņi ir izrādījusies ļoti efektīvi. Tāpēc, ja ir kādi jautājumi, es būšu ļoti priecīgi palīdzēt. Mani sauc Olga Volko, es esmu fonds kopā sabiedrisko attiecību vadītāja, projektu vadītāja, un otrā dzīvē es esmu fitnesa un uzturu treneris. Attiecīgi, es būšu priecīgi palīdzēt un atbalstīt tevi šajā sadarbības metodoloģijā ar klientiem.